Grāmata Havot Alevavot, autors Rabeinu Bahja. Un šoreiz mēs apskatīsim tādu lietu, kā mērķtiecīgs arguments. Tātad jau te iepriekšējās stundās tika runāts, ja, kad pa pasaules radīšanu, ja, un pa visaugstā realitāti, kad pirmkārt nekas sevi pats nerada, otrkārt visam ir sākums un beigas, un treškārt viss atjaunojas. Tad trīs lietas tādas bija. Pirmais arguments. To Rabeinu Bahja rāda filozofiski. Nekas nerada pats sevi šai pasaulē. Un tāpat pasaulē ir iemesls ārpus pasaules, ārpus laika, ārpus matērijas. Un tad mēs jau redzam, ja, ka te jau iepriekšējās stundās gāja par to runa. No sarežģītā uz vienkāršo, kā mēs jau iepriekšējās stundās skatījām, ka mūsu pasaule ir sarežģīta, ja, un no kurienes tā viņa tāda nāk. Uz vienkāršo, tātad visaugstais radītājs, viņš ir vienkārši, nav strukturēts, nav daudz sastāvdaļu. Viņam nav kompanjonu, nav kā saka, dēlu un meitu, tā saucamo, ja, ir radītājs un ir radība tikai. Un radītājs viņš ir vienkārši nestrukturēts, tad mēs te redzam dabu sarežģīti, ja, bet viss nāk no vienkāršā nestrukturētā radītāja. Iemesls pasaulē ir vienkārši un pretstats daudzveidībai. Un ir tikai viens, ja, tātad vienīgā iespēja sākumam visam. Pasaule nav mūžīga, nav radusies nejauši. Tātad, mēs jau to dabā redzam, ja, kad nav nekas mūžīgs, viss nāk un iet, kā saka. Un arī nejauši nekas nevar rasties, nekur neredzam, ka kaut kas nejauši būtu radies. Te tādu eksperimentu varētu veikt, ja, paņemt tinti un uzliet uz baltas lapas, uz papīra. Nekad tur burti neveidosies, ja nebūs grāmata, būs tāds tintas traips uz papīra. Lai vai cik tie miljoni gadi nepaiet, ja, traips paliks kā traips, nevis burti tur. Ir arguments pret nejaušu dzīvības rašanos. Tātad pirmkārt, ateistam jāpierāda, ka dzīvība nejauši radusies. Tātad nekas nav pierādīts, ir tikai tādas teorijas. Ir teorijas, ja, cilvēki izdomāts, kas ir pieņemts pa normu pasaulē, un tas tiek uzskatīts, ka ir nejauši radusies dzīvība, bet tas nav pierādīts, tas jāpierāda vispirms ir. Otrkārt, saprātīgs arguments ir pretējs nejaušībai. Tātad, jebkurš saprātīgs cilvēks paskatīsies dabā, ja, un teiks, ka, tik harmonisku dabu, ja, un viss, kas ir apkārt, nevarēja tas viss nejauši rasties ne no kā. Jo pasaulē mums ir harmoniska. Tāpat kā ēka liecina, ka uzbūvēta ar mērķi, un tāpat pasaule radīta ar mērķi. Ēka ir būvēta, nevis radusies pati. Ilgu gadu rezultātā, ja, tad mēs neko neredzam, ka šeit pasaulē, ja, cilvēks darbības rezultātā arī, teiksim, nekas pats no sevis nerodās, ja, viss ir, kā saka, mērķtiecīgi darba rezultāts un visam ir mērķis, nav kaut kāda nejaušība, ja viss radies nejauši, tad arī nav mērķis tai lietai, kas radusies nejauši automātiski, ja, tad mēs redzam, kad viss, kas ir radīts ar mērķi. Piemēram, ēka ir radīta, lai būvētu, ja, lai cilvēki tādā dzīvot. Un pasaule arī radīta, lai cilvēki tādā dzīvot. Un pasaule arī ir mērķis, tāpat kā ēkai. Trešā lieta, iemesls tas, ka cilvēks negrib visaugsto. Un nemīl, kā saka, Tora instrukcija, ja, un negrib visu tādu garīgas lietas arī. Bet acīm redzam, ka pasaule ir radīta, tad to negrib saskatīt, domā, ka viss nejauši. Pat skolā tas tiek mācīts, ja? Un meklē iemeslus pierādīt, ka viss nejauši. Meklēt jau var, bet pierādīt nevar, tur jau tā lieta ir. Ja divi objekti eksistē mērķi neatkarīgi, ja? Un viņi miedarbojas. Tad ir trešais spēks, kas veido šo miedarbību. Nav nekādas pašorganizācijas.
Nu, nekad nav radusies saprātīga forma nejauši. Tātad pašorganizācija tā ir pilnīgi izslēgta šī pasaulē. Ir tāda lieta, nu, te pagāniem, autors saka, pagāniem, ja, ir tāda zinātnē sinergētika, zinātne par pašorganizāciju. Nu, te, kā saka, viņi tur stāsta, ja, ka sniegpārslas un leduspuķis pašorganizējās it kā, ja, tur, nu. Nu, tas arī nekādīgi nevar pašorganizēties, ja, jo ir, kā saka, saula rezultātā darbojas atomi un molekulas, ja, kas ir vienkārši ir radītāji, ja tāds izveidots raksts uz, teiksim, stikla, piemēram, ja šis sniegpārslas un leduspuķis, piemēram, sinergētika nav pieņemama mūsdienu zinātnē, tātad viņa jau atkrīt jau mūsdienās. Daba nevar pati organizēties, un tas ir pareizi. Ja ņemam daudzus objektus, un tie apvienojas vienā veselā, un pilnā koordinācijā, strādā vienotam mērķim. Piemēram, pulkstenis, ja, sastāv no daudzām detaļām. Nu, lai cilvēks varētu redzēt laiku, un tur daudz detaļu. Tātad, nu, šie objekti visi strādā mērķtiecīgi, ja, un tur ir ārējais iemesls, ka viņš strādā mērķtiecīgi. Tātad arī pasaulē tāpat ir, ja pasaulē ir daudz objektu apvienojas vienā, un arī viss notiek mērķtiecīgi, pilnā koordinācijā nav visaugstā. Nav nejauša pašorganizācija. Un nevar teikt, ka tas viss arī radies nejauši. Bet labums ir tādā lietā, ja cilvēks domā, ka, nu, negrib atzīt šo visaugstā, kā saka, darbību, ja, šo konstrukciju, un visu, kā saka, dara savā labā, ja, stāsta, ka viss nejauši, ja, un ka nekam nav mērķis. Dabā ir labums pašam objektam, nāk no visaugstā, piemēram, šūna, ja. Šūnai arī daudz sastāvdaļu. Šūna ir sarežģītāka par rūpnīcu. Šūna strādā pašsaglabāšanās un vairošanās, tātad viņai ir arī instinkti, ja, šie iedoti ir pašsaglabāšanās un vairošanās. Labums ir pašai šūnai. Tātad arī tas viss nāk no visaugstā. Un tas viss nav tā, kā saka, nejauši radies, ja, un nejauši, kā saka, sevi uztur. Evolūcija tie ir vislielākie maldi. No kurienes tad radās pirmā šūna? Nav atklāti dabas likumi, kas atklāja, kā veidota pirmā šūna un vairojas viņa. Tad tas nav atklāts vēl nemaz, tā tikai hipotēzes ir. No kurienes šī vēlme vairoties nāk, un kas tad dod enerģiju vairoties viņai? Tātad enerģija no kaut kurienes nāk, ja, un arī vēlme pareizi vairoties. Nejauši nevarēja rasties darbojošā šūna, kas darbojas mērķtiecīgi. Un neviens vēl cilvēks pasaulē nav radījis šūnu. Tātad, nu, tas tāds pirma elements, ja, kas vēl nav atklāts, nav radīts nekas jauns. Un cilvēki nemaz nezina visu šo lietu. Ir tikai kārtējā reize atkal hipotēzes. Tāpēc šūna ir radīta, bet neredzam to radītāju, kas to radīs. Tātad ir salīdzinājums ar rūpnīcu, ja? Bet ja tu ieej rūpnīcā un saki, ka tur viss nejauši radies, ja? Nu, tad tas cilvēks nebūs īsti nopietns. Bet rūpnīcā ir radītājs, ja? Ir rūpnīcas, kā saka, direktors, ja? Īpašnieks, kas ir uzbūvējis šo rūpnīcu, ja? Un viņai mērķis, ja, ražot attiecīgu produkciju, kas nepieciešama cilvēkam. Tāpat arī šūnai ir radītājs, ja? Šūnu salīdzināt ar rūpnīcu, ka šūna ir sarežģītāk par jebkuru rūpnīcu pasaulē. Un arī šūnai ir radītājs. Tātad nevar būt tā, ka, ja, sarežģītām rūpnīcām pasaulē ir savi konstruktori radītāji, ja, bet šūnai, kas ir sarežģītāk par rūpnīcu, nav nekāds radītājs. Tie ir lieli maldi. Tātad šūnai arī ir radītājs. Nu, te, ja sakām, ka viss ir gadījuma raksturs, ja, šī sarežģītā šūna ir radusies, piemēram, nu,
gadījuma, ja, rezultātā, kaut kādā neparedzēta gadījuma, ja, nu tad var teikt, ka šis gadījums ir gudrāks par zinātni, ja, piemēram, te tā autors izsakās. Nu, un arī ilgstošs process, ja, tātad šūna darbojas ilgstoši. Ilgstošs process arī nevar darboties nejauši, ja, tātad kāds to vada. Visa pasaule ir harmoniska, mērķiecīga, līdzsvarā, lai cilvēks varētu eksistēt. Tad arī pasaule, mēs redzam, ja, ir vienots organisms, kur ir, piemēram, gaiss, ūdens, zeme, augi, dzīvnieki, ja, minerāli, viss priekš cilvēki ir. Tātad, nu, kā tad tas arī nejauši pats no viss nevarēja rasties. Diena, nakts, mēneši, gadi, nu, arī tas arī, kā saka, nejauši viss nevarētu būt, ja. Cilvēkam jānodarbojas ar savu mērķi, lai to sasniegtu. Visi pamati pasaulē ir uzbūvēti pareizi. Un ja kaut ko pārbīdīs nejauši, ja, tad nejaušība, ja tā autors stāsta, tad dzīvība neeksistēs. Tātad viss te balansē uz naža asmens. Ja mēs kaut ko izjaucam līdzsvaru dabā, ja, tad, kā saka, mēs varam pazaudēt visu pasauli. Viss ir ļoti precīzi, harmoniski sastādīts, viss ir radīts, viss precīzi darbojas. Ja kaut ko izjauc, nu tad, varbūt liela katastrofa, arī tās izsakās autors. Visa pasaule ir konstrukcija priekš cilvēka. Projektēta, lai cilvēks varētu dzīvot. Un to visu ir iestādījis un izveidojis radītājs. Paldies!